Jau 2 gadus notiek Rīgā ielu mūzikas diena, kurā tas viss notiek. Tagad, es teiktu, vieni no Latvijas patriotiem, lieliem patriotiem uzņēmums Re&Re nācis ir ar iniciatīvu paplašināt šādu ideju un ideju paplašināt tam kļūstot jau par tādu mākslas un mūzikas festivālu. Es ar lielu prieku šodien būšu gatavs parakstīt šo sadarbības līgumu ar uzņēmējiem no Re&Re, kuri ir izdarījuši ļoti daudz mūsu pilsētā, sākot no Domu baznīcas jumta remonta un beidzot tagad ar citiem ļoti nopietniem projektiem. Mūsu uzņēmumam Re&Re tā jau ir tāda ilglaicīga tradīcija, kad savās apaļās jubilejās mēs mēģinām nevis sagaidīt dāvanas, bet mēs cenšamies kaut ko uzdāvināt un uzdāvināt visai sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem, rīdziniekiem. 25. janvārī paliek 20 gadi. Mēs nolēmām, ka mums atkal ir pienācis laiks kaut ko dāvināt, un šis laiks brīnišķīgi sakrits ar to, kad Rīga ir nākošais gada Eiropas kultūras galvaspilsēta, un šī pilsētas status tiek ieskandināts jau šogad ar šo projektu, kas ir ielu mākslas un mūzikas festivāls Re&Re Rīga. Un mēs ļoti, ļoti ceram, ka šis festivāls būs ilglaicīgs, tradicionāls uz daudziem gadiem. Šajā projektā mēs ar lielu prieku piedalāmies kā partneri. Un piedalīsimies ne tikai ar finansēm, bet mēs piedalīsimies arī ar savām zināšanām, ar saviem profesionāļiem, lai izveidotu šo projektu uz AB Dambi, kur būs tā centrālā vieta visam šim festivālam. Un nobeigumā es varu teikt, ka mēs ļoti ceram, ka festivāls būs skaists vasaras piedzīvojums visiem rīdziniekiem, Latvijas iedzīvotājiem un arī turistiem, un ka mēs vēl ilgus gadus varēsim lepoties, kad Rīgā šāds festivāls notiek. Es tev apsveicu ar veiksmīgu atbalstītāju atrašanu Rīgā 2014. Apsveicu pašus atbalstītājus Rīgā 2014. Paldies! Diāli darbs un apsveicu jūs ar lielu atbildības, kas jums priekšā stāv.